Labdien! Ar jums kopā Daina Baikova, Edīte un Ingūna. Un mēs šodien gribam jūs iepazīstināt ar jaunu Austrijas kompānijas Svob produkciju un tieši gribam parādīt, kā šis spreja darbojās. Un tagad mums ir rokā krekls. Ingūna, varbūt parādi, kā saburzam šo kreklu. Nu, krekls jau mums šis burzījums ir. Mēs paņēmām, izvēlējāmies šo kreklu, jo faktiski ir tā, ka izņemot no skapja vai arī konkrēti šajā gadījumā viņš ir izņemts mašīnā, stāvēja, mēs bijām ceļā un jāiet ir uz tikšanos, un tad šis sprejs Svob ir kā līdzvērtīgi gludeklim. Mēs viņu izsmedzinām uz auduma, uz burzījuma vietas. Un te jau var redzēt, kad viņš jau pats tā kā izlīdzinās, bet nedaudz pastiepjot, audums tiek izlīdzināts. Izsmedzināju, jo es tikai šeit pa vidiņu, burzījums apkārt jau palika, jo galvenais mērķis bija parādīt, kā produkts darbojās. Un mēs šodien šeit esam satikušies Valmierā, jo patreiz mēs aktīvi vadām prezentācijas, rādam, stāstam par šo produktu, jo mēs meklējam savā komandā partnerus, kas grib strādāt ar šādu inovatīvu, jauku produktu, un mums pamazām cilvēki pievienojās. Edīt, kā tu pievienojies caur internetu, dalies savā pieredzē, cik tas bija vienkārši, tu kādam no cilvēkiem, kur tu atradi informāciju, uzrakstīji, piereģistrējies un jau tu kļuvi par mūsu komandas biedru, ja? Jā. Viņš ir vienkārši ielikt somiņā, ceļojumā var paņemt līdzi, viņš netraucē, neaizņem lielu rūmi somiņā. Un faktiski, kāds tavs mērķis, kāpēc tu izvēlējies tādu jaunu produktu strādāt, viņš nav zināms, cilvēkiem nav pazīstams, ko tu vēl gribēji, teiksim, varbūt savā dzīvē mainīt? Es priekš sevis gribēju, domāju, viņš ir vienkārši, lai bija ceļojumā, lai nav tie gludekļi un visu, tā kā es mēdzu arī ceļot, man vajag arī glīti izskatīties, lai būtu, un tad vienkārši, viegli ar viņu darboties ir. Tāpēc es viņu izvēlēju. Zem šī video būs mūsu kontakta informācija. Rakstiet, zvaniet mums, pievienojieties Skype'ā. Ar jums kopā bija Daina Baikova, Edīte Kauce, Ingūna Petersone.